Dargie latvieši, mīļie tautieši, šodien es teikšu tādu diezgan ķecerīgu domu, kura daudziem var nepatikt, un es sagaidu lielu pretenziju klāstu, īpaši no liberāļu puses, bet analizējot mūsu tautas vēsturi, analizējot uzplaukuma periodus, labklājības periodus un pagribuma periodus, tīri loģiski nācās secināt, ka parlamentārā demokrātija kā pārvaldes forma šai valstī tautai nes tikai ļaunumu. Vienmēr, kad mēs esam bijuši izcili, spēcīgi gan tautsaimniecībā, gan kultūrā, mūsu valsts forma ir bijusi citādāk. Tā nav bijusi parlamentārā demokrātija. Vienalga, vai tas bija Kurzemes hercogs, Kārlis Ulmans vai Padomju Savienības ģenerālsekretārs. Mūsu latviešus vienmēr ir kāds pārvaldījis. Tad mēs esam vienoti, gājuši pretīm saulainai nākotnei, morāli bijuši daudz stiprāki un, protams, arī materiāli. Vadoties no šiem te saviem pētījumiem, novērojumiem, es šodien esmu ar šo pārliecību, kur gribu nodot arī jums. Parlamentārā demokrātija, kā valsts pārvaldes sistēma, latviešiem nedara. Valsts ir nācijas forma, savukārt nācija saturs. Viens otru veido. Ja mēs mainīsim formu, mainīsies arī saturs, un vēsture to pierāda. Tas ir tas, ko es šodien gribēju jums pateikt, un mans aicinājums ir nopietni savas domas vērst valsts pārvaldes formas maiņas virzienā. Es domāju, ka mums ir vajadzīga spēcīga prezidenta apveltīta varas republika. Valsts, kuru pārvalda prezidents. Paldies! Uz tikšanos! Lai jums labi!